Kad tieši pirms gada janvārī tika izsludināts Raimonda Paula daļradei veltītais koncerts Meža parkā, reti kurš varēja iedomāties, kādu vētru šī iecere piedzīvos gada nogalē. Maestro paustā kritika uz brīdi radīja iespaidu, ka ar to arī koncerta iecere varētu beigties. Bet tagad šķiet, ka koncerts notiks un kori dažādās vietās pasaulē turpina gatavoties. Taču kādā noskaņojumā? No dziedātājiem Eiropā viedokļus apkopojusi Līva Karlsone sadarbībā ar Latviešu.com. Anneberga, Vācijā. Vairāk nekā 120 dziedātāji no 8 valstīm un 14 koriem un tikai Raimonda Paula mūzika. Šis ir viens no kopmēģinājumiem diasporā, lai gatavotos Paulam veltītajam koncertam vasarā. Pirms dažām dienām tas gan pārdēvēts par dziesmu svētkiem manai dzimtenei, no nosaukuma izņemot maestro vārdu. Diriģente Ilze Attardo no Itālijas atzīst, pēc maestro kritiskajiem izteikumiem pērn decembrī gan koristu, gan diriģentu WhatsApp čatos izcēlusies vētra ar ļoti atšķirīgiem viedokļiem. Taču šeit, Annebergā, sabraukuši tie, kuriem joprojām koncerts maestro godināšanai ir sirdī tuvs. Vismaz šeit klātesošie cieši tic un cer, ka negludumi starp organizatoriem un komponistu atrisināsies vislabākajā veidā, un mēs visi tiksimies svētkos jūlijā Sidraba Birzī maestro mūzikā. Saturu, repertuāru un tās pārējās lietas, es zinu, vienkārši es jums varu to apgalvot, ka visas lietas, kas attiecās uz meistaru šo koncertu, no juridiskās puses viss ir sakārtots un jau sen. No Parīzes atbraukusī Daiga atzīst, ka pēc iepriekšējiem lielajiem dziesmu svētkiem jau devusies dziedāšanas pensijā, bet tieši maestro veltītais koncerts mainīs šo lēmumu. Es momentā korī atgriezos un ar prieku uzzināju, ka mūsu koris ir pieteicies šim koncertam vienkārši zibenīgi. Koncerta repertuārā iekļauts daudz dziesmu, kas plašākai publikai ir maz zināmas. Pirmo reizi, kad es atvēru grāmatiņu, tad izskatījās ļoti grūti, bet tagad pēc tā Annebergas pasākuma jau ļoti viegli ir. Es domāju, ka arī publikai tas būs ļoti interesanti un mums pašiem arī to mācīties. Tās nav tās pazīstamās dziesmas. Un tad, protams, ir popūrijas. Tur ar visu tautu varēs kopā sadziedāties. Man ārkārtīgi fascinē tas, kā diasporas ļaudis ar kādu mērķtiecību, ar kādu pozitīvu attieksmi, ar kādu lielu vēlēšanos vienkārši strādā pie šī repertuāra. Un mēs 2 dienās paveicām ļoti daudz. Jūlijā godināt maestro Meža parkā apņēmušies ne tikai latvieši. Mani sauc Pēteris, es esmu vācietis, bet man ļoti patīk Raimonda Paula dziesmas. Tāpēc es esmu šeit. Esmu igauniete un dziedu latviešu korī Meluzīna Luksemburgā. Ļoti priecājos piedalīties mūsu mīļotā Raimonda Paula godināšanas koncertā. Viņa skaistās dziesmas bijušas manā dzīvē, kopš sevi atceros. Lai arī nav plānots, ka Raimonds Pauls koncertā kori pavadīs pats, koristi tomēr cer maestro Meža parkā vismaz ieraudzīt. Galvenais ir veselība mūsu mīļajiem maestro. Tieši tā, jā. Mēs gaidām svētkus un ceram tikties arī svētkos kopā ar maestro. Tas būtu ļoti, ļoti liels prieks un gods. Kopumā dziesmu svētkos manai dzimtenei plāno piedalīties vairāk nekā 30 diasporas koru. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.